Tieši šī laikā mēs pulcējāmies Meža kapu Baltajos Krustos, lai tradicionāli jau vairāk kā 10 gadus godinātu tos upurus, kas tika atrasti centrāla cietumā, vaigā gadu upuri, kuriem kapu laukā vēlāk piepulcējās vēl daudz desmit, kurus atrada savrupi kaut kur mežos. Un šodien mēs turpinām šo pašu tēmu. Un pirms mēs šīs izstādes atklāšanā dzirdēsim ievadrunas, vienosimies kopīgi Latvijas valsts himnai. Okupācijas muzejs jau vairāk kā 2 gadus apsaimnieko šī nama vēsturi. Un tā ir tiešām mums liela veiksme un gods. Mēs šeit atrodamies jau tik ilgi. Un es domāju, ka neviens no jums, kas šeit ir, laikam taču nav jājautā, kas ir stūrmāja, jūs to zinat. Droši vien daudzi no jums ir arī šeit bijuši, bet ja kāds nav bijis pēdējā laikā, varbūt pagājušajā gadu tikai, nākot uz šo pasākumu, jūs būsiet ievērojuši, ka nama fasāde ir savādāk un ēka ir gandrīz balta. Un tad man jāatgādina, ka, kad sākās projekts 2014. gadā, tad pirmais priekšlikums bija nokrāsot māju melnu. Un tas gan netika īstenots, bet man šajos krāsojumos liekas ir kaut kāda simbolika iekļauta. Kad šī ēka ir tik tiešām pilna kontrastu un pretrunu, kurā ir melnais un baltais, labais un ļaunais, varonība un nodevība, dzīvība un nāve. Nams ir tagad balts. Gandrīz vai. Vai šis krāsojums dos šai mājai gaišu nākotni? Mēs, Okupācijas muzejs, ļoti ceram, ka tas tā būs. Un mēs uzskatām, ka šis nams ir pilnīgi autentiska un unikāla vērtība visā Austrumu Eiropā, piedzīvojot šos totalitāro režīmu laikus. Un katrā ziņā muzejs darīs visu iespējamo, lai šī vērtība šīm namām nezustu. Tam par apliecinājumu noteikti ir arī šodienas izstāde. Un pirms mēs turpinām mūsu sarunu par izstādi, es lūkšu pie mikrofona Saeimas priekšsēdētāja Ināru Mulnieces kundzi.